nosala puisītis vārdā Andrejs Rēzeknes pusē. Un tā reakcija bija man, piemēram, nepieņemama sabiedriskajos mēdījos, ka, nu, ko jūs gribiet, tur mamma ar vecmāmu nodzērās. Arī šodien man paveicās, es klausījos iekšlietu ministru Kazlovski, un tur arī tika uzdot šis jautājums, nu, kā tas varēja notikt un viss tam līdzīgi. Nu, un pat Kazlovska kungs, kurš, man liekas, ir pietiekoši pieredzējis politikā. Viņš te, jā, bet viņi jau nodzērās. Tad rodās jautājums, ja mēs kaut ko līdz galam neesam izdarījuši, tad uzreiz ķeramies pie šī salmiņa, ka cilvēks ir nodzēries. Varbūt teritoriālā reforma nebija pārdomāta līdz galam. Varbūt tieši tagad, kad, teiksim, jau ir pagājis kāds laiks pēc teritoriālās reformas, ir redzams, ka pagastos, tajos mazos ciematiņos nav cilvēki, kas par kaut ko atbild. Novadā ir, bet novada neaiziet līdz pagastiem. Un man nepatika, man liekas, Rēzeknes novada pārstāvi teiktais, ka mums viss ir kārtībā, bet jāgriežās pie sabiedrības, jāatrod ceļš, kā griezties pie sabiedrības. Te ir tieši atbilde, kad teritoriālā reforma bija neprofesionāla, un te ir tieši viens no atslēgas vārdiem, kāpēc tādas lietas notiekās. Tu domā, tas ir meklēšanas jautājumā, vai tas ir vairāk, nu, kā, nezinu, darba nodrošinājumu? Jo tā es saprotu, ka tā mamma, viņa atbraukus bija ciemos. Jā, par viņu strādā, starp citu, Rēzeknes satiksmē un labas atsauksmes, tur nevienam nekas nebija pretī, bet es saprotu, ka tas bija laikam ķīniešu jaunais gads, nu, cilvēkam, nu, viss sagadās. Bet tā mana doma ir tāda, ka šī atbildības, teiksim tā, līmenis ir pazaudēts pagastos.